apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies. Kristu apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Lasījums no atkārtotas likuma grāmatas. Mūzes uzrunāja tautu sacīdams: padomā par senajiem laikiem, kas bija pirms tevis kopš tās dienas, kad Dievs radīja cilvēku virs zemes. Vai no vienas debesu malas līdz otrai ir kādreiz notikusi tik liela lieta kā šī, un vai ir dzirdēts, kas tam līdzīgs? Vai ir kāda tauta, kas dzirdējusi Dieva balsi runājam no uguns liesmām, kā tu to dzirdēji un paliki dzīva? Vai Dievs ir mēģinājis iet un izraudzīties sev tautu no citu tautu vidus ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar kariem, ar spēcīgu roku un izstieptu elkoni, un ar lielām briesmīgām lietām saskaņā ar visu, ko jūsu labā Kungs, jūsu Dievs, ir izdarījis Ēģiptē, jūsu acu priekšā? Tev tas tika parādīts, lai tu zinātu, ka Kungs ir Dievs un nav cita izņemot viņu. No debesīm viņš ļāva tev dzirdēt savu balsi, lai tevi pamācītu, un virs zemes viņš tev ļāva redzēt savu lielo uguni. Un tu dzirdēji viņa vārdus no uguns vidus, jo viņš mīlēja tavus tēvus un pēc viņiem izvēlēja viņu pēcnācējus. Un viņš izveda tevi pats savā lielajā spēkā no Ēģiptes, lai tev ienākot izdzītu par tevi lielākus un stiprākus tautas, un tevi ievestu un tev dāvinātu īpašumā viņa zemi, kā tu to šodien redzi. Tāpēc šodien zini un pārdomā savā sirdī, ka Kungs ir Dievs, gan augšā debesīs, gan lejā virs zemes, un cita nav. Sargā viņa baušļus un pavēles, ko es tev šodien dodu, lai labi klātos tev un taviem dēliem pēc tevis, un lai tu ilgu laiku uzturētos tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs tev dāvās. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Es atceros Kunga darbus. Es atceros Kunga darbus. Es atceros Kunga darbus. Es atceros tavus senos brīnumus, un es domāju par visiem taviem darbiem, un pārdomāju visu, ko tu dari. Es atceros Kunga darbus. Dievs, tavs ceļš ir svēts, kurš gan Dievs ir tik liels kā mūsu Dievs. Tu esi Dievs, kas brīnumus dara, tautām tu esi parādījis savu spēku. Es atceros Kunga darbus. Ar savu roku tu atpestīji savu tautu, Jēkaba un Jāzepa dēlus, kā ganām
pulku tu vadīji savu tautu, ar Mozus un Ārona roku. Es atceros Kunga darbus. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Gods Dievam. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Patiesi es jums saku, ka no šeit stāvošajiem ir daži, kas nāvi nebaudīs, iekams neredzēs cilvēka dēlu ieejams savā valstībā. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristum! Tagad pastāstīšu par svēto Dominiku. Dominiks ir iekams kopā ar svēto Francisku, viņi abi bija tā saucamo klaiņotāju ordeņu dibinātāji, un abi atjaunoja baznīcu tajos gadsimtos, kad viņi dzīvoja. Tas ir 13. gadsimtā. Un nevajag domāt, ka baznīcā kādas problēmas tikai tagad, arī 13. gadsimtā bija, un tā, piemēram, tad bija dažādas herēzes. Viena herēze bija katari, ja baldiģieši, pret kuriem cīnījās Dominiks. Tāpat arī bija diezgan liels morāls pagribums garīdzniecībā, bet arī bija baznīca iegūst ļoti lielas bagātības, un tas arī samaitāja daudz ko baznīcā. Un šajā laikā Dievs sūtīja Francisku, bet arī Dominiku, kuru šodien svinam. Dominiks nāca no Spānijas, un viņš iestājās augstskolā, pabeidza to un tika iesvētīts par priesteri, un tad bīskaps viņu paņēma pie sevis, un tad viņi devās uz Francijas dienvidiem, kur tajā laikā bija sekta, ko sauc par katariem, un viņi sludināja tā saucamo dualismu. Tas nozīmē, ka viņi uzskatīja, ka viss redzamais, materiālais, tas ir no ļauna, ka tas ir ļauns, samaitāts, bet viss neredzamais, garīgais, ka tas ir tas labais. Un šie albiģieši izdarīja lielu postu baznīcā, un Dominiks ar bīskapu tur ceļodami, sludinādami atgrieza daudzus atpakaļ ticībā. Bet pēc tam Dominiks palika šajā Itālijā, kur viņi bija pie pāvesta pēc svētības, un Dominiks lūdza pāvestam arī svētību dibināt jauno ordeni, tie ir dominikāņi. Un viņš gribēja ar savu dzīves paraugu un arī ar sludināšanu atgriezt cilvēkus pie Dieva. Un viņam arī bija šī dāvana par sludināšanu, un nevelti arī dominikāņus sauc par Dieva suņiem. Tas nozīmē, ka viņi kā suņi rej šo patiesību. Un dominikāņu arī devīze tā ir vienkārši viens vārds - patiesība. Un varam lūgt Dominika aizbildniecību arī mums, lai mēs būtu
arī gan dievbijīgi, gan arī, lai mums būtu ilgas padziļināt savu ticību, bet arī lūksim, lai mums būtu dedzība sludināt gan ar vārtiem, gan ar darbiem. Āmen.